Čau visiem, te atkal es, un šodien es esmu kopā ar kādu foršu cilvēku, kuru jūs noteikti zinat labāk nekā mani. Tā ir mūsu jaukā Emīlija. Un šodien mēs izlēmām filmēt ļoti exciting video. Parkā. Jā, mēs esam šodien Basteikalnā pie kanāla parkā, sēžam zālītē, mums ir ideāli, un jā. Bet kad tik labs laiks, lai sēdēt iekšā? Šodien ir ideāls laiks, ir silts, kā redzat, man ir kleitiņa, kas ir ļoti interesanti. Mēs abas esam kleitiņas. Un šodien mēs nolēmām uzfilmēt Would You Rather video, jeb latviski, ko labāk izdarītu. Mēs dodam variantus, un mēs izvēlamies, kurus arī labāk mēs vēlētos darīt. Es ceru, ka pavarēs saprast. Tātad pirmais jautājums no manis. Ko tu labāk vēlētos, lai par tevi gossipo, aprunā, vai par tevi nekad neko nerunātu? Gossipo, ja tad par mani zina. Un tas jebkurā ziņā laba vai slikta slava, tā tik un tā ir slava. Vai ne? Es arī noteikti izvēlētos. Man vajag slavu. Vai tu labāk būtu 8 stundas nabadzīga, bet laimīga, vai 8 stundas bagāta, bet nelaimīga? Bagāta un nelaimīga, jo ja es būtu bagāta, es nopirktu visu, kas man vajadzīgs laimei, un tad pēc 8 stundām es būtu laimīga. Ar to, kas man ir. Tas īstenībā ir smart. Vai ne? Tas 8 stundas jo beigtas. Laimīga es arī varu būt ikdienā. Piemēram, šodien es ļoti laimīga, ka mēs esam tevi. Bet bagāta, tas ir tev ir kaut kas jāizdara, lai tu būtu bagāts. Tu nevari vienkārši tā uz klikšķi un tev viss ir, tev kaut vai ir, nezinu, jāatrod čemodāns un nauda, bet tev kaut kas ir jāizdara. Smart, vai ne? Smart. Tad, vai tu labāk atrast savu īsto mīlestību vai arī $10 miljonus? Nu, eiro. Ko tu gribi vairāk? Naudu. Jūs saprotat, tā cilvēki mīl viens otru? Nē, es pat nezinu. Man šķiet, ka mīlestība ir tikai vienreiz dzīvē, tāda kā īstā, un es viņu izdzīvoju jau jaunības gados. Un es šaubos, ka man sanāk satikt to īsto un vienīgo, jo tas īstais un vienīgais. Es viņu esmu jau satikusi, un mēs izšķīrāmies dažus gadus atpakaļ. Un tad domājot to, ka man būtu jāsaiet ar viņu atkal kopā dabīgi, jo viņš ir tā man īstā un vienīgā mīlestība. Kaut es zinu, cik mēs esam toksiski viens otram, pēc tam, ka mēs esam vienīgā īstās mīlestības viens otram. Es negribētu atgriezties tajā. Jā, man tieši tāds pats stāsts, man bija mana īstā mīlestība, bet mēs izšķīrāmies jau pirms kaut kādiem 9 mēnešiem plus mīnus. Un, es arī vienkārši neredzu sevi kopā ar viņu, man tāds, nē, I guess. Bet, protams, ja atnāk kaut kāds cilvēks jauns un es sajustu tās emocijas un vairāk nekā to, es izvēlētos mīlestību, bet es vienkārši neredzu sevi iemīlam kādu stiprāk par to cilvēku. Un es zinu, ka tas skan cheesy, jo man bija 17, un ko tad 17 gadīgs cilvēks var saprast, bet es ticu tam, ka tā bija no sirds visdziļākā mīlestība, ko es biju jutis savā dzīvē. Tāpēc es šaubos, vai es spēšu pārspēt to emociju vēl kā dzīvē. Vai tu izvēlētos visu dzīvi palikt bez junk fooda vai bez televizora? Vispār bez datora, televizora. Bez visiem šitiem visiem? Elektronikas. Junk foods vai elektronika? Bez junk food, tāpēc, ka es varētu ēst reāli veselīgi. Tiešām visu tādu rīktīgi foršu ēdienu, bet es nevarētu iztikt bez interneta, tāpēc, ka man ir savs YouTube kanāls, man ir Instagrams, man ir visa mana dzīve internetā, un tur iet čāļi un viņi skatās uz mums, kā mēs filmējam video, un es vienkārši nejūtos ērti. Bet jā, es nevarētu bez interneta, jo, ja nebūtu interneta, nebūtu šis kanāls, es nevarētu dzīvot normāli, jo man nebūtu ko darīt. Šis ir tāds ļoti dīvains, bet vai tu labāk būtu nevienam īsti nepazīstama basketbola spēlētāja vai arī pazīstama profesionālā badmintona zvaigzne? I guess tas neskan tik slikti. Es tikko sapratu, ka es tev visu laiku uzdodu jautājumus, bez mazliet, vai tu gribi būt pazīstama vai nepazīstama? Jā, vai tu gribi būt bagāta vai ir mīlestības, un tādi riktīgi edgy jautājumi. Šis video beigsies ar kaut kādu raudāšanu. Man jau asarots. Pīpauze. Ūdens pauze. Mans jautājums savukārt ir, vai tu labāk atrastu zāles vēzim vai zāles HIV-am?
Šis jautājums bija tāds tā kā, ak, Dievs. Nu. Kuru tu glābtu? Vēzi? Es teiktu, ka vēzi, tāpēc, ka HIV ir tāda slimība, tā kā tu varēji no tā kā izvairīties, tev bija kaut kādas iespējas, bet vēzis ir tā slimība, tā kā, visiem cilvēkiem ir tās šūnas, un tas jau ir jautājums tajā, kā tu dzīvo, tā kā cik veselīgi. Tad tu liktu mirt HIV-am? Jā. Ok. Es liktu mirt visiem, kas tur to ir pelnījuši, tā kā es arī pēc brīža nosprākšu. Tas bija dark. Nē, bet tā ir. Nē, nopietni, tā kā man šeit HIV ir tāda slimība, tā kā vienkārši nepārguli vai nešpicējies kodām anestiņām. Izsargājies. Jā. Nav jau tā, ka tu nevari pārgulēt, Jā, viņš vai ne? aizsargājies. Un viss būs ok, bet vēzis ir tas, ko mēs nevaram īsti kontrolēt, jo arī koki, jo tā kā arī tie cilvēki, kuri dzīvo veselīgi, arī tiem reizēm ir vēzis, vienkārši tas ir saistīts ar mūsu tā kā ģenētiku? Jā, ģenētiku un gēniem. Bet HIV var dzīvot. Ar HIV var dzīvot. Kur man iekrita? Man visu laiku krīt virsū tas koks. Pagaidzi, koks? Un ja kas ar HIV var dzīvot? Tā kā ir zāles, ar kurām tu var dzīvot ar HIV. Jā, tu vari tā kā un arī bērns dzemdēt un tā tālāk. Jā. Bet tu vēsti vienkārši nomirsti. Nē, var jau it kā ārstēt, bet, piemēram, kaut kādā 3. 4. stadijā tas ir faktiski bezmērķīgi. Kāds apprecējās? Vai kā tu domāji, kādas ir tiem cilvēkiem? Mums liek pierādīt, ka tur ir kāzas. Šis būs tāds crazy variants vispār, manuprāt, viņi to kaut ko tādu vispār negaidīs, bet vēl labāk apēstu kaku, kas garšo pēc šokolādes, vai arī šokolādi, kas garšo kā kaka. Oh my god, tas ir sarežģīti. Šokolādi. Kas garšo kā kaka. Jā, tāpēc, ka šokolādi neizgājas ar tavu ķermeni, un man nebūtu sajūtīt, kā es apēdu citu cilvēku. Varbūt tā ir tava. Nē, es vienkārši domāju, ka es negribētu ēst kaut ko, kas ir izgājis ar ķermeni. Bet, ja es ēstu šokolādi, es zinātu, ka tā ir šokolāde, un daudz šokolādes garšo kā kaka, godīgi sakot. Tā kā, ne jau es nezinu, kā garšo kaka, bet kā garšo pretīgi. Rūgtā melnā šokolāde, viņa garšo tik pretīgi. Un es nezinu, kā garšo kaka, tāpēc es nezinātu, ka tā šokolāde garšo pēc kaka. Man vienkārši tas šķistu, ka tā ir pretīga šokolāde. Vai tu labāk uzvarētu 50 000 vai ļautu savam tētim uzvarēt 500 000? Es ļautu savam tētim uzvarēt 500 000, jo es zinu, ka to naudu arī dabūtu es, tā kā ne jau viņš viens viņu tērētu. Iet uz kazinu, vienkārši pašai vaļā balī. Nē, man šķiet, ka vienkārši, ka man tēts ir tas, kas man iedod to naudu arī, Viņš tev iedod 50 000? Jā. Es viņš iedod 100 000, viņam būtu tāds. Ok. Lūdzu, brālim 100 000, uz mammai 100 000, uz tām, šitam un pašam. Es domāju, ka katram pa 100 000 tad būtu fun. Es nopirktu savu māju nākotnē. Jā, pa 100 000 tu vari nopirkt māju, mašīnu, plus vēl izglītību Kaķi. pamaksāt, kaķi. Tu varētu tik daudz ko ieguldīt, tu varētu nopirkt 2 dzīvokļus. Jā. Tā kā, un vienu īrēt. Tā kā dot uz īrēt, ja tev būtu pastāvīga nauda. Nē, zinu, ko es darītu ar to naudu. Es paprasītu, lai kaut ķīmiķi man uzmačīja kaut kādu dzīvības eliksīru, lai mans kaķis nekad nenomirst, tāpēc, ka es savu kaķi tik ļoti mīlu. Un ticiet man, es tik ļoti ceru, ka mans kaķis šito varētu noskatīties un dzirdēt, ko es domāju par viņu. Es domāju, ka viņš zina, ka tu viņu mīli. Manējais kaķis arī zina, ka tu viņu mīli, es arī negribu, lai viņš nomirst. Man šķiet, ka kaķiem nevajag mirt. Jo, es teicu, ka šis video beigsies ar raudāšanu. Bet nopietni. Jā. Es nevaru domāties savu dzīvi bez mana kaķa. Vai ne? Manam kaķim tā kā... Es nevis iedomāties šo dzīvi. Es gribu tik, lai apstājas laiks, ja tu man esi. Manam Ja kaķim tu- šogad būs 9 gadi un man ir Ak, tāds... mans Dievs, es tev jūtu līdzi. Manam kaķim šogad paliek 6. Un es jau jūtos tā kā, ka man jāatvedās. Jā. Un viņš joprojām tik dzīvīgi, kur Vai ne? man zeķes. Viņš tik dzīvīgi pastījās uz man tā. Kas tu esi, vācies prom no manas mājas. Nē, viņas kaķis ir cool. Man bija bišķi bail viņu aiztikt. bet Nē, viņš nē, tas cool. nav tas kaķis. Man mājās. Ah, Nevis Emīla kaķis. bet tas kaķis arī bija cool. Tu neesi redzējis manu riktīgu kaķi.
paldies, ka skaties šo video. Es ceru, ka tev patika, un ja tev patika, noteikti neaizmirst nospiest like, kas ir tepat tās apakšā, kā arī abonēt manu un Emīlijas kanālu. Atā!